электрические органы, способные накапливать напряжение в десятки и сотни вольт. Часть моих слов можно действительно считать враньем, а к части стоит прислушаться. Интересно было посмотреть мнение людей о музыке как о кубофутуристическом влиянии на психику и уши человека. Точнее, на психику посредством ушей человека. Вот, и мне в голову пришло несколько интересных мыслей. То есть, помимо кубофутуристических влияний на психику, это еще и просто влияние. В чем это выражается? Очень интересно, допустим, послушать биологов, как есть даже, по-моему, целая наука в биологии, которая пытается связать все явления в обществе человека с эволюцией, там, не знаю, повадками зверюшек разных, личинок, там, волков. Вот очень любопытно было проследить такую тенденцию, так скажем, музыка и человек. Для примера можно взять такую вещь, как моллюски. Все знают этих моллюсков, то есть это те же устрицы, не знаю, те же мидии. Можно продолжать этот ряд, то есть я даже, честно говоря, не всех их знаю. Допустим, мы рассмотрим, как устрица реагирует на опасность. К чему я это вообще хочу рассказать? То есть также и человек. Допустим, я слышу музыку, которая мне приятна, я открываю свои чакры, я смотрю на нее всем. Кстати, вот почему все хорошие музыкальные сейшена, хорошая идея называть опенами. Почему open? Дескать, open your mind, open your eyes, и принимай, впитывай эту музыку. Точно так же и моллюски, то есть когда они живут, когда им приятно, они открывают створочки, и вся вода, вся масса, биомасса вокруг устрицы, она оставляет внутри этой устрицы все целебные, питательные, необходимые для размножения, для жизни, для дыхания вещества и прочие вещи. Ну, оставляет. Точно так же и человек. Вот. А также очень интересно пронаблюдать, как в этом плане, я думаю, все, наверное. Звук — это синусоидальная вибрация воздуха, передающаяся в мозг по назначению, вот, и вызывающая у человека либо радость, либо гнев motherfucker. Ешь,
Māliņš stāv aiz mums, nesaprast vārds. Vispār jau pa viņu viss ir aprakstīts Buratīno grāmatā Zelta atslēdziņa. Un muļķu zemē sākās rosība, ja? Nu, sākās viņa kaut kur 86. un tā, pierimus ir īsti beigusies, jau vēl nav laikam. Un, man viņa tiešām ienesus neko tādu, briesmīgi neko nav ienesus, Sadzīvē, dzimumdzīvē un dzīvē vispār man no perestroikas tā teikt nav mainījies. Ja kā es dzīvoju medīgāk un naņīgi, kā tā dzīvoju joprojām. Kaut kā padomjas laikā, es domāju tā, 2 nedēļas uz priekšu, lielos vilcienos, teiksim, gada 2-5 uz priekšu, 7 kā es dzīvošu. Tagad es tā dienu, 2 es esmu priecīgs par to, ka es šodien neesmu nosprādzis. Tā cilvēki tā daudz uz priekšu nedomā, nē. Redz, kas ir noticis tajā Savdepa laikā, jo kaut kas bija labāk, kaut kas bija sliktāk, ja? Bija bezmaksas izglītība. Bet cilvēki nenovērtē izglītību kā kaut ko tādu, kas ir vajadzīgs arī, lai izdzīvot un lai varētu labāk darbu strādāt, vairāk naudu par to saņemt. Kā instrumenti naudas pelnījuši, ne. To it kā palaidz garām to bezmaksas izglītību, jo, redz, 2x2 ir 4 neatkarīgi no ideoloģijas, ja? Zini, man bijusī sieva pārmet. Kaut ko mēs tad tā kā runājam par dzīvi un mākslu un arī nedaudz politiku, viņš klausies, tu taču esi komunists. Es viņu atbildēju, jā, un es vienmēr tāds esmu bijis. Tu neesi pamanījusi. Tikai, es neesmu mainījies. Es tādam lielākām vēja brāzmām varbūt mainos līdz, bet ne tādam ļoti sīkām, ja? Es eju savu ceļu, jo es nemainos tā tik ļoti. Nevis es esmu mainījies ir fons vienkārši. Uz kur tu man redzi, tas, protams, joks, gluži komunists jau es neesmu, bet... Cilvēks, kurš ir tā teikt, piemēram, izputinājis 3 avīzes, smalks redaktors, ja viņam problēma tikai tā teikt, viņš jau citu neko nemāk, ko tu citu, tikai, ka izdos avīzi, ja. Cilvēks, kurš tā teikt, vēl nevienu nav izputinājis, bet toties ir ņēmies sazāģēt malku un sazāģējis arī, ja, un ņēmies, teiksim, izslaugu un arī izslaucis, ja, viņš gribēs izdot avīzi, viņam teiks, kas tu galīgi dūls esi, Tu tak nemāk, tu tak es govs laucējis un tas te malks zāģētājs, ja? Padomu cilvēks ir pilns ar aizspiedumiem tā kā suns ar blusām. Es ceru, ka, manam es ceru nav. Un šitam lopam arī. Jo cilvēks ir radināts pie tāda monokauzāla domāšanas veida, pie tā, ka jebkurai parādībai ir viens cēlonis. Tā, zinu, kas ceru vēl nenotiks tuvāko 10 gadu laikā. Es saprotu, ir kaut kāda debilitāte, kur veidojās uz tā punktu pamat, ka cilvēki, Amerikā bija vesela debilo paudze sīkie, kur satāja pie glūniķiem. Pie idiotu lukturiem. Vēl jāpaskaidro pie televizoriem. Neveidojas smadzeņu asimetrija, saikne ar ārpasauli ir vienpusēja. Ja? Tagad jau tā veidojas debilo paudze, kur pie kompūteru monitoriem uzaug. Ja? Varbūt tas ir pārspīlēti, bet varbūt tas tās tēlēns stāsts. Aizved bērnu uz basketbolu zāli, bumbu viņam nāk pa galvu, ja? Viņš nevis liek roku bumbu priekšā sejai. Viņš meklē podziņu, kur izslēgt to bumbu. Ja? Gadījums ir dzīves, ja? Man draugi vēl padomjas laikos izsauc uz KGB, ja? Un, tur vārds pa vārdām viņam teica, ja viņš gadījumā grib domāt,
Viņš to var darīt, bet lai viņš to dara atejā uz poda un durvis tur ciet, kad viņš to dara, ja? Aiziet tagad sajūsmā, mans draugs, reģistrēties pilsoņu komitejā. Uzmini, kas viņam tur reģistrē viņu. 3 reizes var minēt. Redz, tas pat večīs, kas viņu KGB runāja, tas pat viņu to reģistrē. Vispārīgāk runājot, redz, ir ķīniešiem esot tās novādījumus, kaut tev nāktos dzīvot pārmaiņu laikmetā. Un kaut kāda vērtību sistēma cilvēkiem ir nojaukta. Ja? Bija tur nodevēji, Volksvertreiteri kaut kādi, ja? Sliktie kaut kādi labie, ja? Visi tautu tēvi, ja? Izrādās visi ir mazliet savādāk. Ja? Tā paudze, kur nav pieredzējuši tās šausmas visas, ja? To, ko angliski sauc par brain fucking, ja grib, var pateikt arī krieviski, smadzeņu čakarēšana. Tiem ir atkal jau mazliet savādāk, ja? Bet tiem, kas tādu apzinīgi vecumu bija jau sasnieguši savu depu laikā, ja viņi tai basņai visai ticēja, ko viņiem stāstīja, tad viņi tā kā aizies miglā tagad, Bet tā iekšējā brīvība ir tā, kuras visvairāk zina cilvēkiem, manuprāt, pietrūkst tomēr. Vienmēr ir pietrūkst un pietrūkst joprojām. Tā perestroika notikusi cilvēku sirdīs un smadzenēs. Nākamā piestura – Dzirnavu iela. Pilsētas Lombards, Vāgnera ielā 14 jums piedāvā sekojušas pakalpojumus. Saņemt vērīgus pēc nākamajām un dājumviņiem, tos pārdot vai nodot komisijā. Lombardā jāatvērt veikals, kurā jūs par reālām cenām varat nopirkt juvelēti izstrādājumus. Adresi tikai Vāgnera ielā 14, Pilsētas Lombards. Kas tas ir? Es, mana dvēsele, mana āda, manas acis, manas drēbes, mans spoguļattēls. Kas tas ir? Istaba, dzīvoklis, pakāpīni lejup, mājas durvis, solis ārā, āra liepa. Kas tas ir? Iela, iecirknis, pilsēta, pagasts, zeme, pasaule. Kas tas ir un kam? Visur, kur es eju, visu, ko es redzu, visu, ko es žēloju, viss ir mana dzīve, mana vide, mana vaina, jo viss no ādas līdz saulei esmu es. Es domāju, ka flamenko ir viens process, kas ir šausmīgi daudzos cilvēkos iekšā.
nevajag samaisīt spāņu mūziku ar flamenko. Flamenko arī ir iedēklis, ir piedēklis spāņu kultūrā. Varbūt starp 10 un 12% vispār saprot, kas ir flamenko Spānijā. Viņi ir dzegu uz soli tur, jo tā ir bēgļu muzika. Spāņi paši izdzina tos cilvēkus, kas radīja flamenko, bet tos, ko viņi neizdzina, tie nāca atpakaļ un iespaidoja spāņu kultūru. Un tas ir ļoti akurāti pateicis. Tā kā nosaukt flamenko par spāņu muziku, tagad viņi to pieņem, jo tas viņus daudzina pasaulē. Tāpat kā buļļiciņi, tāpat kā labs spāņu vīns, tāpat kā viņu izturība. Bet tas nāca savu flamenko atpakaļ. Un tas dzima taisļaudos, ko viņi dzina prom ar inkvizīciju. Tā ir šausmīgi dziļas gaudas, pēc kad viņi bija varā, kad viņi tur 777 gadus valdīja, kad viņi bija karāļi, kad viņi staigā greznās drēbēs. Un tagad viņu sāpi, kad nākus jauna valdes un valdība, un viņus nolīdzinājis un dzen viņus prom. Un viņi izjūtos, un tos kalnus, ko viņi aruši 700 gadus, un to, kur viņi bērns ir zemdējuši, un tos tempļus, ko viņi uzvojuši, ko mēs tagad braucam un turistiem skatīties, tā ir viņu sāpi. Un tās sāpi ir šausmas man dod zošādi. Un, kad tu tiec tai līmenī, kad tu saproti to sāpi, tad tur sākās flamenko. Quisiera saber por qué la palmera crece y crece. Quisiera saber por qué ay, la palmera crece y crece. El amor que yo te dejo y al día empequeñece. El amor que yo te dejo y al día empequeñece. Ay, quisiera saber por qué ay, la palmera crece y crece. Un man tā nelegalitāte, kas tas nozīmē tā kā puskriminalitāte, kas ir saistīta ar to flamenko. Es to dzirdu Beethovenā, un tas man, kad viņš ārdās, un man tas ļoti patīk arī flamenko. Taisni tā, to esi legāls, bet to esi taisni uz robežu, kas ir atļauts un neatļauts. Un otrs ir, ka tomēr visu to ir pārdzīvojuši, tomēr nav salauzti, un tomēr izrāda savu personīgo lepnumu, kad es to visu pārvarēšu un jūs varat man iepūst. Un tas ir tas divi elementi, kas flamenko visu laiku vērvījās ir. Tas bija arī uz temperamentu diezgan, vai ne? Bet tas temperamenta gājiens ir saistīts diezgan ar to, kad man iekšā vienmēr bija, kad es gribēju uz augstākās, uz šitās drāts, es gribēju to pārstaigāt pāri tur un apakaļ, un es taisīju 4 skolēnus. Saprot, tas man bija. Un tad es to atradu, ka es varēju tos ģitārus, tad jau nebija tur jākāpojas. Es aizbēgu no mājām. Tēvs man draudēja ielikt Sihenē. Ja es braukšu uz to Spāniju, bet tad es universitātē sapratu, ka es negribēju būt par profesoru, kaut dzīvē iznāk visu laiku kaut kādā pozīcijā būt, kur kaut kas jāiemāc citiem, kas nav to izlatuši, izzondējuši, ko pats pašdarbībā izdarīts ir. Dzīve ar pats savu skola. Es jau nedomāju, ka šī skola ir ļaunāka nekā tā, ko mēs oficiāli dabūnam sēdot uz beņķu un dabūnot plakanu pakaļ. Un plakanu pieri un svīstot, vai eksāmeni noliks, jau nē. Tas ir vesels, tas ir arī, es domāju, 3-4 gadu process bija. Un tas nozīmē pareizā vietā, pareizā laikā, pareizā izturība, pareizā zināšana, pareizā apkāpība, pareizā. Ir 1000 pareizās lietas, un tas tā bija jāizjūt uz vietas, ka tur viņam bija. Un tā, ka viņam vairs nebija, un tā, ka tu pareizās laikā izzirkstoji un pats parādīji, ko tu varēji, ko viņi nevarēja, tad viņi tev pieņem. Kamēr tu tur gāji viņu pavēnīt, tas bija neizšķirts. Viņi tev pieņem kā
nekaitīgi, tu maksāji dažus krogrēķinus, tu viņus apdāvināji, tu varēji teikt, nu, tu viņus blatoji. Bet tas nebija par ko, un tas nebija kā tas beidzās. Tas viss vajadzēja iet nākošo soli, kad tad tev vajadzēja pārsvarā izdarīt to, sasniegt to, un tad pareizā brīdī izdarīt to, un tā viņi saka, oho. Un tā, kad tas uzsākās, tad jau sapratu, ka es kaut ko varēju, ka man bija jāiet pasaulē, un kad man nebija jāslāpstās par līdzvērtību, ka tas jautājums vairs nespēlēs nekādu lomu. Un, kad es esmu tur, tad viņi saprot, ka es daru kaut ko citu, bet tā kā viņi saprot, ka tas ir arī viņu visu, un kad es esmu galīgi iepotējies tajā sistēmā, viņi no manis nevar tikt vaļā, izņemot, kad nošāv. Kad kāpēc to jādara, ka tāpēc, ka es daru to diezgan labi. Anglūsija mana otrā dzimtene. Cita tauta, cita pieeja, un atkal radikālākā ironija. Tā ir visnabadzīgākā daļa no Spānijas. Es jums parādīšu šo Spāniju, kas tur ir. Un, ja es domāju, ka tā skan kā iedomība, tad lūdzu atcerieties man 32 gadi, ar ko man darīšanas tikai šo zemi ir, un iemācīsimies tā priecāties kā Spānis par katru mirkli, kas viņam dod, kad saule spīd, kad kaimiņš ir, kad kaut kas, kad iedzer glāzīt vīnu un uzreiz aiziet. Darbi tiek nodarīti, bērni tiek skoloti, viņi ir apģērti. Svētie tiek aplaimoti, mājas tiek apklotas. Ko tu teiksi? Ko tu viņam pārmetīsi? Ja es tur dzīvoju un ja es šeit dzīvoju, tad es redzu tas, kas mums ir līdzīgi ir, un tad man tas, kas ir atšķirīgs, šausmīgi patīk. Un bišķi iepriecina. Es varu trakot tautsdejā un es varu trakot flamenko. Un es teikšu, ka tas kaifs būs diezgan līdzvērtīgs. Zembruņām augstajām es esmu kails un bruņas tāpēc ir, kad man ir baile. Un tad iznāca tāda brīža, ka viņi saka, tu zini ko, es tev to nemācīšu, jo tad būs sacensība. Bet es saku, es spēlēšu to kaut ko citu. Te nē. Viņi saka, es tev noķeršu, tev noduršu. Es saku, es tev saprotu. Māci man. Un es gāju prom. Es samācījos un gāju prom. Divreiz 2 ir 4 neatkarīgi no ideoloģijas. Ja?